Mēs visi esam sajūsmā par dabas skaistumu, taču mēs neizdomājamies, ka daba no mūsu kļūdām nevar izvairīties. Tāpēc atgādinu, jo no 1. maija ir spēkā ugunsnedrošais laika posms, kas nozīmē ugunskurs drīkst kurināt tikai tiem labi iekārtotās vietās. Taču arī esot labi iekārtotā vietā, neatstāj ugunskura bez uzraudzības un dodoties prom pārliecinies, ka viss ogles ir nodzēsts, jo tas izslēdz iespēju aizpūst kādu dzirksteli līdz blakus esošajai sausajai zālei. Vai ugunskura vieta ir aizņemta, tad ēdienu pagatavošanai vienmēr var izmantot arī alternatīvu. Atļaušos atgādināt, Latvijas valsts meži ir izveidojuši vairāk kā 300 labi iekārtotas bezmaksas atpūtas vietas, no kurām lielākajā daļā ir pieejama labi iekārtota ugunskura vieta. Meža ugunsgrēki var sākties arī no nenodzēstiem sērkociņiem, izsmēķiem vai ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, pārvietojoties ārpus ceļiem. Būsim prātīgi un pateicībā par dabas skaistumu parūpēsimies par tās drošību. Ugunsgrēka gadījumā cieši ne tikai ainava, bet arī skaistā dzīvība, par kuru mēs paši vienmēr esam lielā sajūsmā.